Iekšā. Čau! Uzaicināja mani patrenēt cilvēkus Limbažos. Tā kā vēl bija bišķīt brīvs laiks, domāju, ka jāiziet aplis. Cerams, ka man sanāks kaut ko nofilmēt un parādīšu no savas puses. Aiziet! Aiziet, pirmais gross, bet pirms tam Rolandam paldies par grafikām. Labi, uzreiz grūtākais gross trasē. Pirmais drives, es teiktu, ir nepieciešams pāris 100 metriem, lai pēc tam varētu redzēt melno karogu, kas ir labs indikators, kur ir gross. Jā, kaut kā tā arī man sanāca. Ir ok? Cerams, jums patīk šādu veidu video, un ja gribat redzēt arī par citām trasēm, spiežam abonēt. Paldies! Labs piemetiens, nedaudz pa tālu, bet labi, jātrenē puti. Aiziet. Pirmie iespaidi, smuka trase, viss sakopts, forši. Otrais gross, interesants koncepts. Pirmais metiens ļoti īss, ap kādiem 30 metriem, es teiktu, un pēc tam tāds taisnāks, ap 100 metriem varētu būt. Jā, tāds taisnas metiens kreisā pusē, OB, diezgan tehnisks. Šeit diezgan labs, varbūt beigās bija šī nospieda pa daudz, bet jā, outsides. Trešais gross, otrs grūtākais trasē, interesanti. Jā, pirmajam jābūt diezgan precīzam, pie vārtiem, šeit izvēlos Forhenheiseri, super overstable disks, varbūt nedaudz pa labi, kā gribētos, bet ir ok. Tad midrange noflipo, iet taisni, ļoti labi. Un jā, piecīts. Aiziet. Ceturtais. Arī labs gross pāri kalnam, pēc tam strauji lejā. Jā, šo uzmet tieši tā kā gribēju. Iekšā. Jā, tas ir noparkots. Piektais. Diezgan šaurs caps, bet 80 metri, tā kā noteikti viens no vienkāršākajiem trasē. Šeit pa daudz haizerī, bet veiksmīgi iziet cauri. Veiksmīgi. Veiksmīgi. Un jā, vēl viens outsides. Nu re. Sastais par 4. Pirmais metiens tāds diezgan pagrūts. Low ceiling un jātrāpa gapā. Un jā, kas man nesanāk. Bet nākamreiz iešu apkārt pa augšu, haizerī. Labajā pusē tur diezgan brīvs ir. Un šeit ir vienkārši jātiek garām pirmajam, pēc tam jau ir normāls metiens. Šeit diezgan tālu un maz ticams, ka pie grozes no turienes var tikt. Un jā, šeit bija šī kalniņš uz augšu. Jārano. Oi, gandrīz. Aiziet. Šeit parāda abas līnijas, kā tikt pie groza. Kā rakstam komentārā, kā man viņas nosaukt un to, ko es izvēlēšos un iekļaušu nākamajā video, saņems bezmaksas disku no Disc Golf EU. Šeit izvēlos backhandu, midrange, labs metiens, bišķīt paskipoja. Un jā, mājās. Priecīgs.
8. Ļoti grūts grozs, šaurs gaps sākumā un beigas ir super pa kreisi, tā kā ļoti grūts. Šeit labi jātrāpa un es teiktu jāuzskipo, lai būtu grīnā. 11. Jā, labs, putiet. Tas ir 2. 9. Otrs vieglākais trasē. Šeit es nepareiz disku izvēlu. Es metu savu pionieru, vajadzēja vienkārši harpu, jo likās, ka es trāpīju līnijā un jau domāju, ka esmu noparkojis. Aizēju skatos un jā, disku nav. 15 pa tālu. Un šeit, viss slikti. Tā, 9 izspēlēti. Pirmo reizi esmu trasē, tā kā esmu patīkami pārsteigts. Trasē ir forša un sakopta, viss ir izpļauts. Konfigurācija interesanta un jā, ko vairāk var vēlēties. Un paldies Aigaram par vietējām līnijām. Tiekās. 10. grozs, un tad pēkšņi 122 metri. Ok, forši. Šeit daudz stiprāk jāmet nekā iepriekš. Distance drivers. Bet, jā, netrāp. Bet man patīk šādu konceptu, kad ir super īsi un pēc tam tālāk grozi. Ļoti labi. Šeit labs, iziet cauri visam 5 metri. Mazāk 3. 11. Labs grozs, vienīgais pie paša groza ir diezgan slīpas beigas un tieši kreisā pusē ir OB, tā kā forehand flex, man liekas, ir īstā spēle, bet diezgan liels veiksmes faktors beigās, bet šeit ļoti labi palika. 12. Jā, es paskatos, saprotu, ka esmu tieši priekšā grozam, vai grūti viņu bija nofilmēt, bet tā līnija ir overstable gar pašu Mando, Haizerī. Tās arī trāpīja. Jā, piezūmojot var redzēt, ka, tie grozi. Jā, forši nav jāpato. 13. vieglākais grozs trasē. Ar to, ka viņš ir pacelt uz augšu un ir diezgan tuvu OB, bet laikam distance ir izšķirošais faktors. Šeit uzmet labi, bet beigās noķēra un neko darīt. Šeit kā 13. Jā, viss iet iekšā. Jā, šeit līnijas komentējam, lai vinētu disku. Tad šeit parādīšu gan backhand, gan forehand līniju. Backhands pirms bērziem, overstable un jā. Saliņai ir tāda interesanta forma, ka viņa ir tā kā šaurāk un labāk ir, lai skipo uz abiem sāniem nekā aizgroz vai pirms. Jā, abi labi metieni. Šeit mans backhands. Un jā, un turpat arī foris, tā kā labs. Diezgan pateicīgs man, vienkārši forehand Haizeris. Es domāju, ka ir mazāk pa 100 metriem, bet varbūt arī tāpēc, kad pa kalnu uz leju. Šeit bišķīt pa augstu uzmetu, bet tā līnija ir īstā. Galvenais tam kokam pēdējiem tikt garām un tad jau viss ir labi. Jā, daudz tuvākā domāju. 16. tāds low ceiling, flex shots. Atceros, šeit man vai saslēdās, vai arī šeit nav 100 metri, bet kā metu pionieri un neatnāca atpakaļ, varbūt pretvējuši arī, bet jā, pilnīgi pārsteigts, kur es nokļuvu pēc šī metiena. Jā, vairāk kā 20 pa tālu, tā kā
nezinu. 17. arī low ceiling, flex shots. Overstable pionieris, paaugstu, daudz paaugstu. Un jā, šeit labā pusē ir diezgan tuvu OB, kas kartē, man liekas, nebija iezīmēts, tā kā nākamreiz savādāk jāmet. Jā, tāpat birdīs. Un jā, pēdējais 18. Arī rakstīts 113 metri, bet man liekas, ka ir nedaudz mazāk. Jo šeit es metu midrange augstu, lai pušo. Un jā, bet beigās atsitās un es domāju, ka es būtu pa tālu. Tā kā jā, pēdējais jāsaputo un viss labi. Līdz nākamajam. Trasa izspēlēta, bija forši. Trasa man patika, interesants līnijas. Vietām varbūt kaut kur distants, varēja būt vairāk, bet kopumā viss forši. Tā kā jā, ja kādam vajag palīdzību ar discgolfu, labprāt, vai nu brauc pie manis, vai kaut ko sarunāsim. Čau visiem, līdz nākamajam.